Šobrīd mēs atrodamies Mama Bistro. Koncepts jau bija kādu labu laiku mums prātā. Gribējām atgriezt tās mūsu bērnības garšas tikai tādā modernākā izpildījumā. Un, tad, kā jūs redzat, jau pēc interjera un tāds fancy latviešu bistro. Jā, kad, protams, saglabājam tās mūsu visiem zināmās tradicionālās receptes, tikai esam viņus mazliet pieslīpējuši. Tas lielais uzsvars ir uz to, ka mēs strādājam ar vietējiem produktiem. Mums gaļa nāk no Kuldīgas, no biosaimniecības, tur Sivēns, un lielopis arī no Valmieras mums nāk lielopis. Tad zivis mēs pērkam tirgu, kas ir zvejots mūsu upēs un ezeros. Dārzeņi, protams, arī, kas jau sezonā ir, tos mēs cenšamies maksimāli arī iekļaut ēdienkartē. Pagaidām, laikam, ir tāds izvirzījies topā ir mūsu franču karbonāde, kas ir 3 slāņos, proti karbonādi mēs nocirkulējam pie lēniem grādiem, iepanējam, tad ir sīpola marmelāde, kaltēti tomāti un no ievas sieriem sataisīta tāda siera un bešamela masa. Un pasniedzam to ar vieglu tādu sivēna buljona mērci. Ir ko izvēlēties. Ir interesanti ēdieni. Ja tu paskaties atpakaļ, kādi viņi mums tika pasniegti pirms entiem gadiem, kā mēs to esam paveikuši šeit, ir interesantāk. Šis ēdiens jau arī mums visiem ir ļoti tūs sirdī, un tas tomēr atsauc mums kaut kādas tās bērnības atmiņas. Un tad, ja mums ir šī iespēja viņu šo ēdienu pagriezt jaunā izpildījumā, kāpēc to nedarīt?